Labdien, raidījums Sēliesei, raidījumu vada Gita Dukaiska. Šodien mūsu radio raidījumā pievēršamies unikālai un senai podniecības tradīcijai – melnajai svēpētajai māla keramikai. Mūsu viesi ir Gunita un Mārtiņš Skaiskalni, cepļa Velniņš īpašnieki, kuri ar lielu aizrautību un mīlestību veido šos īpašos traukus. Runāsim par cepļa tapšanu, māla apstrādes noslēpumiem un, protams, par pašu dedzināšanas procesu. Labdien, Gunita, labdien, Mārtiņ! Labdien! Kā tad jums sākās ceļš keramikā? Pastāstiet mums. Ceļš keramikā sākās ar to, ka būtībā mums tepat kaimiņos 3 mājas tālāk no mums ir arī vēl viens ceplis uzcelts, kas ir pusgadu vecāks, varētu teikt pat gadu vecāks nekā mūsu ceplītis. Un būtībā pie kaimiņiem aiziet apstīties, kā top māla trauki, pāris dieniņas pamācoties, man iepatikās šis process, aizrāva tik tālu, kad nepilna pusgada laikā tiku pie sava cepļa. Un jau ceplītim būs vasarā 3. gads, kā ceplītis darbojās. Bet pati veidojat māla traukus, cik jūs jau sen ar to nodarbojaties? Nodarbojos būtībā no 2022. gada septembrī es paņēmu pirmo māla piku rokās, pirmo reizi. Un tad tas ceļš ir aizgājis. Būtībā, 3,5 gadi pilni. Un ir sasniegts daudz, diezgan. Tā kā trauki ir sacepti ļoti daudz. Melnā svēpētā māla keramika ir sena podnieku prasme. Kā jūs to apguvāt un kas jūs tajā visvairāk saista? Apgūvu būtībā pašmācības ceļā. Saista tas, kad var būtībā strādāt ar māla piku, tā ir tāda meditācija, sava veida nervu nomierināšana, atslodze no darba dienas, jo pamatdarbs man ir cits, un podniecība tīri tas tikai hobija līmenī, kas ir izaudzis jau tāds kā papildus, gan kā ienākuma avots, gan arī papildus tāds kā relaksējošs, plus darbs ar cilvēkiem, kas man arī diezgan labi patīk. Bet tieši melnais māls, kā sākāt strādāt tieši ar šo mālu? Un kā viņš vispār top? Melnais māls top būtībā ar to, ka viņš nav melns. Viņš sākotnēji ir brūns vai sarkans vai balts. Melns viņš top šajā svēpēšanas procesā, ko pēc tam pastāstīs vīrs, jo tas ir atkarīgs no kurināšanas. Jo melnais tonis rodas dabīgā procesā, reducējoties oglēm, malkai ar skābekli, tā kā ar gāzēm, kas veidojās cepļa aiztaisīšanas procesā. Bet par to jau vēlāk atkal kungs pastāstīs. Tad ķersimies pie kunga, jā. Mārtiņ, kā tad notiek cepļa kurināšana? Pirmais process saliekot pilnu cepli ar traukiem sakraujot. Tur aiziet kaut kāds 2 stundu. Apmēram aiziet 2 stundām, kamēr ceplis tiek piepildīts ar traukiem. Jo tā trauku likšana ir būtībā tāds ļoti, vismaz mēs savā ceplī liekam viņus pa kārtām, jo mums brauc arī palīdz podnieks Einārs Dumpis, kas ir mūsu cepļa arī autors. Viņš vēl joprojām pie mums katrā ceplī piedalās un palīdz arī cepli sakrāmēt, gan arī kurināšanas procesā mūs uzrauga, vai mēs darām visu pareizi. Un tas pielikšanas ir tāds, ka būtībā mēs ar meistaru abi divi kā tādi sapieri liekam tos traukus, lai tie trauki nesagāstos, lai tie trauki, jo viņiem ir tāpatās smaguma centrs vairāk uz dibana pusēm, viesim šķīvis, tad ir jāliek būtībā 4 rokām. 2 rokas tur traukus un visu tur iekšā, kas ir arī visādus ķieģelīšus, kas ir balsti, un otrs atkal liek klāt traukus. Un tas tāds riktīgs darba process, kurā iesaistās pat visa ģimene, radi tiek sasaukti no rīta palīgā, rīta agrumā, un tad tiek piepildīts šis ceplītis. Tālāk? Jā. Tad, kad tas ceplis ir piekrauts, tad jau pakāpeniski kurināšana notiek no ārpuses. Tad metāla plāks un
kā lai parāda, nav. Nu jā, uz dabā Tas varētu... metāla plāksnes, uz kuras mēs liekam, kur notiek āras kurināšana, viņš diezgan tālu no durtiņiem atrodas nost, pa stundai pakāpeniski ieliek klāt tuvāk, lai tā kā es cilvēkiem stāstu, tas pats, ka mēs brienam augstā ūdenī, mēs lēnām pierodam pie siltuma. Pie to ūdens temperatūru, tāpat es tam traukam, lēnām iepierod pie tā siltuma, kas ir, ko dod iekšā. Un ik pa stundai tā malka lēnām sāk tiek bīdīt klāt pie durtiņiem, kurināšanas process. Tad, kad jau nāk jau tas galējais ārējais kurināšanas galējais process, tad jau ir pie pašam durtiņiem liek stāvi malka kraujot klāt, un tad jau ir vilkuma, viņš velk to liesmu pilnībā iekšā sevi, ka viņš ir uzcils. Un tad jau tiek kurināts jau no iekšpuses krustanis kliekot durtiņās malku iekšā, sērkots viņa lielumam praktiski, lai temperatūru ātri uzdzīt un lielu liesmu dabūt, lai visiem tiem traukiem var tikt cauri. Un tas process, ārējais process notiek kaut kāds 4 stundas ār kurināšana un kaut kāds 4-5 stundas iekš kurināšana. Līdz tam procesam, kad notiek, kad liesmas parādās augšā, kad jau ir temperatūra sasniegt, kad kaunas ir noliekušies. Jā. Mūsu ceplīts ir īpaši ar to, ka viņam ir skatu lūkas, kurām aizmugurē ir ceplīti iekšā ielikti tādi speciāli konusiņi, kur pie attiecīgās temperatūras liecās. Un tad šī temperatūra mums ir parasti uzlikti konusiņi uz 1011 grādi, un 985 grādi. Un tā, kad tiek sasniegti šie 1011 grādi, tad ir skaidrs, kad ir jābeidz šī kurināšanas procesa, jo māls ir tā, ka ja viņš sasniedz šī temperatūra viņam ir vēlamā, bet ja viņš ir sasniedzis jau vairāk temperatūru, jo tā temperatūra ir pa augstu, tad māls kūst. Un ir nācies arī reizēm bijis tā, ka kāds trauciņš ir kaut kur sāniņš, kaut kur liesmas ejās ir sācis jau kust kāda, jo viņš veidojās. Būtībā var uztaisīt ceplī skulptūru, ja pārkurināts tiek ceplis. Bet tad jau uguns loma ir ļoti nozīmīga. Sanāk, kad uguns veido arī katra trauka, tā kā rakstu varētu teikt. Es pareizi saprotu? Jā. Arī šie raksti, veidojās uz traukiem dažādi. Liesim, cik spēcīgi, kur viņš ir stāvējis. Vai viņš ir ugunsējai stāvējis tūmā, vai viņš ir stāvējis kaut kur, augstāk ceplī, vai tiek salikti kopā tie trauki, un tad viņš arī, šis process, tas vēlākas svēpēšanas, tas nav tik labi izdevies. Bet būtībā, jā, šī malkas kurināšanas veids varētu būt, ka viņš arī veido šos rakstus daļai. Un kas ir vēl jāpiemina, kad tiek likta tikai skuju koku malka šajā kurināšanas egle priede, jo eglē priedē ir garākā liesma, un tad šī liesma ir jādabū cauri šiem traukiem. Un tas tās. Tad būtībā, kad ir sasniegts šis jau izkurināšanas process, šie konus ir noliekušies, ceplītis tā kā ir bišķi aiztaisīts ciet, lai viņš nomierinātos, tad tiek krāsniņā piemesta malka, tālāk jau vīrs atkal var stāstīt. Tad liek pilnīgi slapi malku iekšā, baļķiem veidā tādas 70 centimetri kaut ir garumā, tāds tikko nogāsts liek iekšā priekš svēpēšanas, un tad pilnu mutu piekrauj, aiztaisam durtiņas ciet, un tad jāpiķē, ja durtiņas ir pirmās jau augšā aiztais cietu. Aizmūrē cietu, un pēc tam pats galvenais ir apakšies durvis. Nopiķē tā, ka neviens šķirba, kur gaiss netiek iekšā, lai viņš nedabūtu to degšanas procesu, bet notiek iekšā viņam svēpēšana. Viņš grūz tā malku, vienkārši grūzdinās. Jo gaiss nepiekļūst, lai viņš dabūtu uzraut liesmu, viņš vienkārši tā aiztaisīs ciet, ka ir tā kā laika bumba. Kas var arī uzsprāgt, jo tur ir liels spiediens iekšā. Stūrs attaisot, tad vismaz nav tas spiediens. Tad, kad tiek mūrēta tā apakšējā daļa, tad mans viens no uzdevumiem ir skraidīt ar lāpstu un taisīt stūrīšus vaļā, lai tas gaiss tā kā izskrien bišķi ārā liekais, lai arī var aiztaisīt tās durvis, lai viņas kāk nosvēpējās. Jo būtībā ir nepieciešams, lai
šajā kurināšanas procesā, kurtuves daļā, lai nebūtu nevienas gaisa spraudziņas, pa kuru nāktu ārā gaiss. Jo, ja gaiss iet ārā, tad malka aizdegās un sanāk, kad otrā rītā ir nevis atverot vaļā, jo viņi pēc šīs aizmūrēšanas ceplis čuč apmēram 12 stundas vidēji, 12-14, kā jau kuro reizīti sanāk. Jā. Un tad ņem ārā ogles grābi otrā rītā. Un tad, ja ogles ir lieli baļķi, tad ir lieli. Tāda, kā tu ieliki iekšā, praktiski iznāk ārā, palielu tādu gabalu, tad ir tad viss ir labi, tad būs skaidrs, ka būs ceplis izdevies. Bet, ja ir tikai pelni, tad zin, ka kaut kas nav sanācis, un pastāv iespēja, ka trauki nav melni, bet trauki ir palikuši tādā pašā krāsā, kā mēs viņus ielikām. Tikai viņi ir izcepti. Tikai viņi ir izcepti. Svēpēšanas process. Viņus var lietot, viss notiek, bet nav šis svēpēšanās process, nav šis melnais tonis, kas ir reizēm melns, reizēm ir sudrabs, reizēm ir zelts, reizēm ir tāds visāds. Pārsvarā jau melns un sudrabs mūsu ceplītī. Un vēl mūsu ceplim ir īpaši tas, kad gadās šie zilie toņi, kas ir tādi izteikti. Šie varētu būt tie liesmas toņi, kur liesma nospēlējās. Jā. Tad sanāk katru reizi. Pēc katra trauku cepiena jums ir liels satraukums, kādi tad būs izdevušies šīs reizes trauki. Jā, tas ir kā meistars saka. Jā, kā meistars saka, bērnu dzimšana, tad nezinu, kāds tas trauks iznāk beigās. Kā būs izcepies, kāds viņš izskatīsies. Bet kā jūs izvēlaties trauku formas un dizainu? Vai ir kādi trauki, kas ir īpaši raksturīgi jūsu darbnīcai? Īpaši raksturīgi ir varbūt tas, ka trauki mums ir kaļbļodiņas saucamās. Šis, teiksim, ir vēl neizcepts, tikko sataisīts, nopulēts, gatavs, lai dotos uz ceplīti. Šīs te maziņās mini bļodiņas, kuras var lietot jebkuru, jebkam, pat arī kaķiem. Viņām maz tādas, gan kā suvenīru bļodiņas, gan kā svečturus izmanto. Un vēl ir īpaši tas, ka es nenospiežu, neko cenšos nenospiest, es cenšos zīmēt ar roku pati. Un mans tāds simboliņš jau ir izveidojies vārpiņas ar tādiem zariņiem. Un tad, ja cilvēki nāk uz tirgus un saka, es jau šitās vārpiņas redzēju, es saku, tad tās noteikti bija manējās. Jo vārpiņas es neiespiežu, zīmēju pati ar ociņām, silikona. Viss ir pilnīgi roku darbs. Sava veida māksliniecisks piesitiens jūsu darbiem, jā. Jā, izrādās, ka ir. Bet vai cilvēki var paši atbraukt pie jums un paskatīties, kā tad notiek kurināšanas process? Var atbraukt apstīties gan kurināšanas procesu, var atbraukt apstīties gan ņemšanas procesu ārā, jo šis kurināšanas process būtībā sanāk divas dienas pilnas. Tāpēc lielākoties tomēr cilvēki izvēlās atbraukt uz to ņemšanu ārā. Un jau mēs būtībā mums šogad būs jau 3. tāds liels pasākums. Pirmais pasākums mums bija, ka pirmais ceplīts tika atklāts jūnija sākumā, kad arī iekrīt mana dzimšanas diena, līdz ar to tiek apvienots daļai dzimšanas dienas svinības ar cepļa kurināšanu. Viens no trakākajiem cepļiem. Un viens no trakākajiem cepļiem ir bijis pats pirmais, tā ka mums bija paredzēts šis pasākums, pirmā cepļa atklāšana, un kurināšanas procesa laikā bija nenormāls lietus gāzes, nenormāls vējš, viss lielās teltis tika nestas pa gaisu, tā, ka nav vajadzēja turēties, lietus gāzes dzēš ārā nost cepli, bet rezultātā mums viss izdevās. Un tāpēc mēs arī šo tradīciju tā kā mēģinājām pagājušajā gadā turpināt, bet jau pieaicinot klāt papildus tā kā tirgotājus, vietējos ražotājus, kas ir maz pazīstami, kas varbūt tikai hobija līmenī kaut ko mēģina taisīt, bet nekur nepopularizējās, vai kas jau ir arī zināmi, bet tā kā vietējos amatniekus sasauk kopā un pie šī cepļa atvēršanas pasākuma uztaisīt tādu andelīti, tā kā savu veidu loterijas iespējas, tur bija bērniem izklaides iespējas dažādas. Un arī šajā gadā mēs šo pašu tradīciju mēģināsim turpināt un jau pamazām reklamējam. Starp citu, jā, mēs nepieminējām jūsu vietu Daudzeva.
Šī vieta, ar ko jums ir īpaša, kāpēc tieši Daudzavā? Daudzava, tāpēc šī ir mana dzimtā puse. Iedzimtā esmu jau, man liekas, 4. paudzē vismaz. Es pati nāku vīrs, nāku no Kurzemes puses. Ventišs. Kurzemnieks. Bet es pati esmu iedzimtā, līdz ar to es esmu palikusi šeit pat Daudzavā. Šeit ir pat arī mani vecvecāki dzīvojuši un māsa dzīvo ar ģimeni. Līdz ar to šeit mēs esam tā kā tādas saknes iesakņojušās. Un mājas nosaukums atkal, jo māja man arī ir būtībā uzcelta, mājas nosaukums ir atkal no Klintēnas Velniņiem radies, jo tur atkal ir cita veida stāsts, bet, tas paliek. Bet būtībā, un arī Ceplis Velniņš ir izveidojies no mājas nosaukuma, jo, ugunis, velnišķīgs. Un viņš tā arī uzvedās tādā ceplī, velnišķīgi ugunīgi, ka nevar ar viņu jokoties, jo, ja jokojās, tad pirmajā gadiņā, kad kurinājām, tas jau bija nākamajā, viņš izspēlēja ar mums šo joku, un trauki bija izņemot ārā nevis melni, bet gaiši brūni visi. Tā kā, tāds. Cepļi. Pašlaik ir ziema, vai ziemā arī uzņemat apmeklētājus pie sevis? Uzņemam arī ziemā apmeklētājus, tad ir arī meistarklasītes istabā, mēs tepat organizējam. Jā, ārā, teiksim, vasarā, tad ir ārā, protams, vasarā labāk organizēt, tad var pie paša cepļa, ar visādām var zupas vārīšanām. Ir arī ekskursanti, kas brauc, teiksim, lielākas grupas, tad mēs uzreiz jau arī konkrēti vienojamies, teiksim, sagatavojam kaut kādu pusdienu tur galdiņu, tur maizītes kādas vai izvāram zupu, tēju, kafiju savāram uz uguns, tādi dažādi. Viss ir atkarīgs pēc tā, kā vienojamies, kas ir pasūtīts, kādas grupas brauc. Teiksim, to visu var, cik cilvēki arī, to visu var noorganizēt, visu var sarunāt, un labprāt esam atvērti arī pret ekskursijām lielākām un arī, tādām. Jo arī pagājušā gada, teiksim, mūsu šajā pasākumā mēs ļoti, tik arī bija Zviedru galds, pa kuru bezmaksas, pa kuru varēja, teiksim, pa pateicību droši ņemt un cienāties. Un bija storas zupa galdā, teiksim, procesa sastāvdaļa bija storas zupa, ko bija paredzēts noķert mūsu piemājas dīķītī, bet tā kā piemājas dīķītī veselas nedēļas garumā neizdevās nevienu stori, nevienu karpu noķert, tad nācās braukt uz vietējo zivsaimniecību Secē pie Daubera ojāra, kurš mums šim pasākumam šīs storas 7 kilogramu vērtībā uzdāvināja pasākuma organizēšanai, lai pasākums izdotos. Ticu, ka izdosies arī turpmākie pasākumi, bet kā jūs redzat melnā māla keramikas nākotni Latvijā, vai šai tradīcijai ir pēctecība? Pēctecība ir noteikti liela, jo uz doto brīdi ir ļoti daudz saražojušies izšķie cepļi. Teiksim, pirms 3 gadiem, kad es meklēju, kas varētu uzmūrēt cepli, kur varētu, teiksim, reāli, savus traukus arī izcept, pirms man nebija šis ceplis. Tad būtībā jaunajiem tādiem, kas grib sākt veidot traukus, ir problēmas atrast, kur izcept savus saražotos traukus. Bet uz doto brīdi šis, man liekas, vairs nav tādas problēmas, jo arī es nedaudz, teiksim, pirmie cepļi, kuras vedu savus traukus izcepti, bija uz Kurmenes pagastu. Kurmenes muižai pie baznīcas ir arī šis ceplītis Kurmenes kurmīts, kurā tiek arī vietējie savus traukus saražotos, jo tur ir pulciņš keramikas. Gan arī var, kas ir, teiksim, pieaicinātās personas izcept savus traukus. Bet, attiecīgi tur jāvienojās par samaksiņu, jo tāpat malka aiziet ļoti daudz, tanī cepšanas reizē apmēram aiziet 1,5 kups malkas, līdz ar to, tas ir diezgan. Bet, uz doto brīdi ir diezgan daudz melnā māla piekritēji, gan taisītāji, gan arī melnie cepļi. Jā, Gunita Mārtiņa, pastāstiet arī par saviem nākotnes plāniem.
Nākotnes plāni būtībā ir šie, kad mēs rīkojam pasākums gadā reizi. Pasākums ir vērsts, lai ģimenes ierastos, radīs savā starpā, pavadītu jauki laiku mūsu Birstaliņā bērzu. Šajā gadā ir ieplānots, ka būs arī bērni. Šis pasākums notiks 14. jūnijā. Un būs paredzēts arī bērniem piepūšamās atrakcijas. Mūsu, teiksim, vietējais sidra ražotne Tālavas sidrs ar savu dalību tā kā ir ieteikuši, vēl gaidam precīzi apstiprinājumu. Pasākumā mums piedalīsies arī meitene, kas Daudzavā dzīvo un šuj somas dažādas. Arī, jau sākuši arī kleitiņas šūti vasarai tādas smukas. Tad viena sieviete, kas ada dažādus arī izstrādājumus, gan šallis, gan zeķis, gan viss pat kleitiņas. Tad kaimiņos mums ir arī viens vīrietis, kas no koka izgriež visādus traukus koka, tiek virpoti no koka bļodiņas, krūzes, kausiņi, viss kaut kas ļoti skaisti. Tur ir kā mākslas darbs, jo tas koks jau pats par sevi ir kā mākslas darbs, un viņā atrasti vēl to zīmējumus, tas ir tāds ļoti īpašs un smuks. Tad arī viens no vietējiem medus ražotājiem, kuram papildus nodarbe ir putnu būrīšu taisīšana, kur būs arī meistarklase noteikti arī šajā gadā. Un no blakus, no mūsu pašu novada, bet no blakus pagasta būs pieaicināta Lilija, kas gatavo ziepes un sveces, bet ziepes viņai ļoti īpašas ar to, ka viņas ir noformētas kā tādas kūciņas garšīgas, vai kā tādas lašmaizītes vai ikrumaizītes. Tādas ļoti īpašas savu veidu viņai pieeja šīm dekoratīvajām ziepītēm, kuras var arī lietot, un viņas smaržīgas un ekoloģiski labas. Un arī viņa piedāvā savu meistarklasīti. Tā kā būs bērniem radošas nodarbības. Ir uzrunāts viens vīrietis, kas nodarbojas ar šķēpu šaušanu, ar loka šaušanu un ar cirvju mešanu, kur viņš demonstrēs un kur arī varēs bērni un pieaugušie piedalīties. Un mēģināsim vēl kādus uzrunāt. Tā kā pasākums būs, zupa noteikti arī būs, tikai nezinām vēl kāda vai sama vai stores, bet kāda no zivju zupām noteikti būs arī šajā gadā. Bet, protams, arī kurināsies ceplis vēlniņš, vai ne? Ceplis būs izkurināts, bet tiks ņemti ārā trauki silti, kuri tiek ņemti, uzreiz tiek arī notīrīti ar lupatiņu, ievaskoti, jo katrs trauks tiek ievaskots ar bišu vasku un eļu, lai pasargātu, teiksim, aiztaisītu poriņus. Tas ir jādara karstam traukam uzreiz, lai viņš iesūdz to eļiņu, cik viņam vajag, un lai tiek trauks pasargāts arī no, teiksim, lai neiesūktos citas eļļas, vai tur atkal, ja viņu lieto ikdienā, un ūdens, lai labāk turētos, nespiestos iekšā. Un šo procesu visu var redzēt, palīdzēt, izbaudīt, un pēc tam šos pašus traukus var arī iegādāties siltus vēl. Vai turpatās arī piedāvāsiet pašiem izveidot savus traukus? Šajā reizē nē, to var tad individuāli, jo vienkārši šajā procesā viss ir pārāk saspringts un tāds. Bet, protams, ja kāds ļoti vēlās, tad šādu iespēju mēs varam arī skatīties un domāt, ja būs izteikts vēlmi. Bet tā kā iepriekšējos pasākumus mēs nepraktizējām šādu, jo vienkārši ir par maz rokas, lai visu varētu vadīt un vēl koriģēt un vēl meistarklasi, tas ir pašķi par daudz. Gunita, kā nobeigumā, ko jūs varētu novēlēt tiem cilvēkiem, kuri vēlas pamēģināt savas prasmes keramikā? Noteikti vajag mēģināt. Šis ir nebaidīties, mēģināt. Tas ir ļoti radošs, nervu nomierinošs pasākums. Savā ziņā ļoti daudzi, kas, teiksim, arī atbrauc tīri es tikai paskatīšos, bet tiklīdz paņem šo piku rokā, viņam izdodās un viņš uztaisa ļoti pat smukus traukus.
Ar pirmo reizi cits ir, teiksim, jau bijis, kas meistarklasītēs braukā pa visu kaut kurieni bauda. Tiem sanāk varbūt reizēm pat netik smuki kā tie, kas paņem pirmo reizi un saka, nē, es nebraucu mālot, jo es negribēju to darīt. Es tikai braucu pasēdēt blakus. Tā kā nebaidīties darīti, mēģināt, jo māls ir tas, kas nomierina, man liekas, un mālā es pati mālā atrodu mieru, spēku, un tas man dod spēku turpināt, attīstīties, mēģināt atrast kaut ko jaunu, un ja cilvēkam vēl sagādā šis trauks prieku, tad tas sagādā, protams, arī man prieku. Un arī ar saviem traukiem. Jā, liels paldies! Jā. Un cenšamies, teiksim, gads no gada, teiksim, arī iepriecināti, mēs sadarbojamies ar organizāciju, kas nodarbojas bērniem ar onkoloģijas slimībām, un arī tur mēs cenšamies katru gadu sagādāt kādas pārsteiguma balviņas, dāvaniņas mazas. Tā kā bišķi arī ar labdarību cenšamies nodarboties. Jā, liels paldies, Gunita un Mārtiņ. Paldies jums, visu labu! Jā, visu labu! Liels paldies, Gunita un Mārtiņ, ka dalījāties ar savu pieredzi un zināšanām par melno svēpēto keramiku. Lai jūsu ceplis turpina plaukt un attīstīties, un lai jūsu radītie trauki iepriecina daudzus cilvēkus. Paldies visiem klausītājiem par uzmanību. Tiekamies jau nākamajā raidījumā Sēlija sēja. Raidījumu vadīja Gita Dukaiska. Uz tikšanos!